Nu, labdien! Pēc pēdējiem video ļoti daudz no jums sanāca jautājumi, kā tad tomēr parādīt precīzi, tā tuvāk un lēnāk, kā piesiet fīdergumiju pie pītās auklas. Nu, nekā vienkāršāk vajag paņemt un sākt taisīt. Tātad, lai mēs varētu labi uzsiet pareizo sistēmu, tādu, kas tiešām nekur ilgmūžību, kas strādā ilgi un novecos lēnāk un nepinās, mums noteikti vajadzēs kādu pērlītes. Pērlītes, tas tāds plasmas, mazās lētās pērlītes, kuras jebkurā pogu veikalā praktiski ir. Nu, un gumija, kā jau mēs ņemam kaut kādas, es speciāli ņemu melnu, lai jūs redzētu, kaut arī man pašam patīk daudz labāk dzidrās tādas te. Bet, ja es uz dzidrās, tad neko neredzēsim. Tātad ņemu kaut kādas, centimetrus 25 varbūt sākotnēji. Kāpēc tik garas? Lai gumija tomēr pildītu, pat šitāda resna, lai viņi pildītu savu amortizācijas, jo tā tomēr ir gumija. Gumijai ir jāstaipās. Ja mēs ņemam īsiņu, tad tas ir tikai kā tāds pretsevērpējs strādā. Tātad gumija, pērlīte. Galvenais pērkot pērlīti ir, lai būtu caurumiņš liels. Lai mēs varam izvērt gumiju brīvi un vēl paliktu vieta izvērt cauri pītu auklu. Noteikti neiesaku ņemt pērlītes dzeltenas, baltas, sarkanas. Tās zivis biežāk bāksta tieši pašu pērlīti. Tātad uzvaram pērlīti. Tā te, cik maniem pirkstiem tā cilpiņa sanāk lielāka, jūs būs mazākiem pirkstiņiem mazāka. Un taisam vienkāršu parastāko cilpu, kur mēs to pērlīti izvelkam cauri. Šitāda te, lai mēs viņu varam savilkt. Šitāda te. Un velkam, stingri velkam, lai gumija savalkās. Viņai ir jāsavalkās. Tad tas mezgls nekad vaļā nenāks. Šitien te griežam nost līdz ar pašu gumiju. Šitāds te mums ir. Un otrā galā uzsienam parastāko cilpiņu. Ir kas sien tikai mezgliņas, bet tā kā mēs nerunājam par sportu, es ieteiktu siet parastāko cilpiņu, tas būs ātri un daudz vienkāršāk. Un atkal šitāds sanāk, šāds te no cilpiņa, ja? Ja mēs viņu nesavilksim, atnāks vaļā. Tāpēc mums noteikti jāņem ir stingri viņa jāsavalk, kamēr tā gumija ievalkās pati sevī tā. Opa, šitā te. Atkal griežam nost. Šitādas te amortizators jūs varat sataisīt mājās uz visu sezonu par rudeni. Tāds viņš ir gatavs. Vienā galā pērlīte, vienā galā cilpiņa. Pietiekošs garums, lai būtu zem jebkuras barotavas. Tad tas mērķis kāds, lai vienmēr būtu gumijas gals zem barotavas. Tad viņš pilda arī pretsevērpēju funkciju, ne tikai amortizatoru. Plus vēl amortizators. Hop, copīt. Hop. Jā, tā ka mēs jau uzsējam šito te. Tālāk mēs ņemam pītu auklu. Ņemam pītu auklu, beram uz pītās auklas karabīni, tad griezelīts ar karabīnu. Beram uz pītās auklas karabīni. Karabīni, lai slīd prom, tas dotā mirklī nav svarīgi, lai viņi aizslīd kaut vai 1,3 m. Un ņemam pērlīti, ņemam gumiju. Ņemam pērlīti, ņemam pītu auklu un veram cauri pērlītei. Brīvi, viņai jāiziet cauri brīvi. Šitā te. Tā. Un šitā te.
jābūt. Un velkam šito te, velkam. Es ieteiktu kaut kādu pat vairāk kā metru. Tai cilpai jābūt. Tai cilpai jābūt vairāk kā metra garai. Tas, lai zem barotavas nekas, lai jums viss strādātu, lai tur nekas nediltu. Nu, tad taisam cilpu šito te, cilpu, un atkal varam divreiz cauri. Vienu reizīti, un otru reizīti. Steigties nav, kur tas viss ir, notiek ļoti ātri un vienkārši. Liek šitāds te. Un velkam kopā. Apā. Tā te, lai mazs mezgliņš sanāk. Pilnīgi maziņš, nevienam neredzams, principā nejūtams mezgliņš. Šito te griežam nost. Normāli. Nogriezīsim. Tātad karabīna. Brīvi slīd pāri arī. Karabīna brīvi slīd pāri. Nu, un karabīna mums tad atnāk līdz šejienai. Manuprāt, vienkārši ideāla feedera montāža. Es viņu vienmēr daudz jau esmu rādījis, un noteikti rādīšu vēl. Paņemu jebkuru barotavu, pielieku barotavu. Teiksim, ņemam lielo barotavu, pieliekam klāt. Un skatāmies, kā tas izskatās dabā. Nu, šitā te tas izskatās dabā. Nu, visu lieko novācam. Vienkāršāku veidu izdomāt ir grūti. Viens mezgls uz auklas. Te aukla ir dubultā. Tātad viss, kad pat smagā barotā, ja karabīna slīd pa auklu, visur ir dubultā. Nekur nekas neberzējās pušu. Ja vienā slānī, ka mēs tas iepriekšējā montāža ar auklu un tāpat nākošā ar pīto auklu, ko ar gumiju, arī tur ir vājais mezgls tieši tas iemetiena brīdī, kur vislielākā slodze, kad ir vislielākā slodze, un piecirtiena brīdī. Tieši asais lauziens šajā te vietā, kur ir barotavai. Ja? Tad šeit tā lauziens ir tas pats leņķis, bet aukli dubultā. Un attiecīgi sistēma dzīvo, saules mūžu, viņai nekas vispār nenotiek. Viņa strādā ļoti, ļoti ilgi.